spēle 13-8. Tāpēc jebkas var notikt, redzēsim, vai arī tas jebkas, ko es te pieminu, arī notiks. Un ir sācies pistoļu rauns. Mighty Wolves pret Gamer Legion Latvija. Mighty Wolves sāk CT pusē, Gamer Legion Latvija T pusē. Un šeit jau pirmais kontakts uz A saita, kur arī dodas ārā atpūties, ja Gamer Legion Latvija. Kenis iegūs pirmo killu uz Šeidiju. Ruts ar P250 atbildēs ar killu uz Keni. Un MS2 tagad džungli ir iesprūdis pret diviem spēlētājiem. Nespēs iegūt, es gribēju teikt, nespēs iegūt nevienu spēlētāju, bet viņš iegūst abus divus. Kā viņš atguvās? Kā atguvās Mighty Wolves šajā raundā? Jo man likās, Gamer Legion Latvija ir izgājusi ārā. Viņi pilnīgi kontrolē šo saitu, pilnīgi gatavi šim ir. Un viņi uzvar šo raundu. Mighty Wolves uzvar šo raundu. Un Gamer Legion Latvija uzreiz izsauc timeoutu. Vai šī ir krīze un viņi balstījās to, ka viņi uzreiz pistoļu raundu? Ļoti interesants timeouts, bet varbūt saprot to, ka nebija uzplantota bumba. Saprot to, ka grūti pagaidām Gamer Legion Latvija iet ar tām pistolītēm. Bet tas nemaina faktu, ka Gamer Legion uzreiz ir paņēmuši šo te timeout, lai kārtīgi visu izrunātu. Bet timeouts ir beidzies. Mighty Wolves uzvarējuši ir otro pistoli šajā sērijā. Tā kā, Mighty Wolves pagaidām bija šī spēcīgāk tajās pistolītēs. Trešo? Otro. Trešais pistoļu rauns šajā pusfinālā, bet otrais priekš viņiem. Tieši tā. Es uztvēru to otro pistoļu raundu pilnīgi citādāk, ka tas ir tikai otrais, ko mēs esam izspēlējuši, bet tā galīgi nav, tas ir trešais. Un Mighty Wolves šobrīd bilance pistoļu raundā ir 2-1. Un Eko rauns Gamer Legion Latvija dodas ārā vidū. MS2 nespēja neko izdarīt ar savu skautu, bet Kārlis ABC ar savu MP9 izdarīs gan, dabūs Rudu, kurš bija viens no zvaigžņotajiem spēlētājiem pirmajā kartē, kurš nospēlē ar gandrīz 2 KD šo Vertigo, bet šeit jau Žanis izsprejos visu savu magazīnu, bet Mairals pēkšņi pagriezīsies dabūs kurš tas spēlētāji bija? MS2, tas bija MS2, ko viņš pēkšņi dabūja, un Frips šeit ir palicis šādā diezgan sarežģītā situācijā, domāju, mirs arī no šīs granātas, viņš pat netaisies izvairīties. Un otrais rauns diezgan veiksmīgi savāks priekš Mighty Wolves. Soļojam iekšā trešajā raundā, jau Gamer Legion Latvija spēs nopirkt spēcīgāks ieročus, ko likt pretī Mighty Wolves aizsardzībai. Vai Mighty Wolves izvirzīsies atkal vadībā ar vismaz 5-0, vai tomēr Gamer Legion Latvija atbildēs ātrāk viņiem? Interesantam raundam šim te ir jābūt tādēļ, ka pastamies ir 5 kalaši, bet granātas vispār var teikt nav. Gamer Legion Latvijas spēlētājiem ir jau 10 sekundes pagājuši no raunda un priekš atlikušā ir palikuši tikai 1 smokes un 2 flashbangi. Tā kā visticamākais tiks veikts A kontakts un diezgan ierasta stratēģija tieši T-saidā, bet lēnām Mighty Wolves saprot, ka ir izklierojuši savā ziņā midu, bet tāpatās aiz kastēm slēpjas Flairs. Tā ļoti svarīgs duels Rudam, to viņš arī uzvarēs. Kenis nespēja atrast jau kuro killu šajā spēlē. Flairs arī uzdarbojās no rampas, arī atradis viņš ir Žani, bet Emis ir Flairu arī vidū atradis. Te 4-3 situācija te rīteiks balstīsies uz to, vai MS2 dabūs šo te killu sītijā, bet tāpat tās centīsies tieši Mighty Wolves kaut kādīgi izraut šo te raundu. Te ļoti labi plaši ieldo no Mairala puses. Džeivis arī atradīs ir Fripu. Džeivis ar kastu ir atradis arī Šēdīta 2-2 situācija. Kiti ir tā kā ļoti liels iespējas uzvarēt šo te raundu. Mairals ar Rudu ir palikuši šajā situācijā. Mairals ir atradis Džeiviju un Kārlis ABC 1-2 situācija. Viens no pieredzējošākajiem spēlētājiem virslīgā. Spēj trāpīt pirmo, bet Mairals ļoti augstcenīgi nospēlē un iegūst Gamer Legion Latvija pirmo raundu. Jā, mēs esam redzējuši, kādus maģiskus raundus mums spēja uztaisīt Kārlis ABC. Šajā arī play-in turnīrā, kas mums bija pirms šiem te lielajiem fināliem, lai noskaidrotu 4. komandu, kas dosies uz šodien spēlēt, tie ir Mighty Wolves, kas izcīnīja uzvaru pret Havens. Uz Ancient neatceros precīzi rezultātu, bet pēc tam uzvarēja 2-0 EC Bank Best of 3 sērijā. Tāpēc 2-1. Bija trešā kārta. Jā, tur bija tie overtime ilgi. Jā. Ja tu man tagad tā pasaki uzreiz, tas viss nāk atmiņā, kā es sēdēju līdz 12 ar tām visām internetu problēmām, kas kādam ABC bija.
Bet, to mēs nekad nevaram pareģot, to mēs nekad nevaram zināt, ka tas notiks. Un šeit cerams, ka tas nenotiks tādas interneta problēmas. Es jau arī ietvītoju, ka apsveicu, ka jūs esat tikuši uz LANu. Cerams, ka tur interneta problēma nebūs. Bet jā, soļojam iekšā 4. raundā, tagad jau arī spēcīgāki ieroči, precīzāk joprojām Gamer Legion Latvija rokās ir spēcīgāki ieroči, kamēr Mighty Wolves spēs nopirkt arī šajā 4. raundā, bet šeit Flairs ieies iekšā, veiksmīgi uzvarēs šo dueli kopā ar Rudu. Kenis, gribētos teikt, bišķi paudzējis mats kopš pagājušā LAN ir, tagad jau tāds karalis lauva tīpa izskatās, tāds garais, tāds pārliecinošais garai mati, tāds kārtīgs cīnītājs priekš Mighty Wolves spēlētājiem, kāda komandas biedrs, bet šeit MS2 ar savu skautu centīsies kaut ko izdarīt. Šortā ieraudzīs spēlētāju, bet šaujas spēlētāju konektorā. Šeidīs tomēr viņu atradīs. Kenis spēs dabūt flēru, bet nespēs dabūt fripu. Un šeit jau JVP nāk palīgā, bet nespēja atstāt savas lodes pretinieku ķermenī un pats zaudē savus dzīvības punktus šeit. Šeidīs atradīs arī Kārli ABC. JVP 1-4 situācijā ar ļoti maz dzīvībām un šeidīs paliekot uz 2 dzīvības punktiem, dabūs savu 3. killu šajā raundā un izlīdzinās rezultātu starp komandām. Jā, Flairs ļoti labi spēja utilizēt savu Mach 10, iepušot šo te konektoru pēc savu komandas biedru flashus un diezgan ātri atrada viņa opening kill tieši konektorā, kur, ja nemaldos, Žanis bija paslēpies un tad līdz ar Žaņa dzīvības zaudēšanu uzreiz visās saites, var teikt, sabruka. Tā kā, Žanis ir viens no stabilākajiem tieši konektoru spēlētājiem, tā kā, ja viņš tiek apturēts, tad ļoti grūti klasēs tieši Mighty Wolves komandai, bet ierastais Eko pušiņš no šorta ar vienu flashu. Šeidīs dabūs 4 kills, kas uz prekontroli no viņa puses arī saprot, kur tad pēdējais atrodas, jo ierasti ir doties 4 šortā un tad flashiņa lido no A saita, bet diezgan vēl izgāja cauri. Emis parāda arī savas OSP prasmes, bet dabūs tikai vienu un Gamer Legion Latvijas virsmas vadībā. Jā, šeidīs fantastiski parādīja, kā viņš māk kontrolēt 47. spreju. Man kaut kā iepatikās, ka Sandrs vienreiz tiešādē pateica, viņam rokās ir 47. Man tāds, 47. izklausās diezgan labi. Turpmāk arī varētu šādu terminu izmantot tiešādēs, komentējot, un turpmāk arī domāju, ka izmantošu arvien biežāk. Bet šeit Žanis izvēlās agresīvi iet Anderī, tur 2 spēlētāji viņam būs pretī, vai viņš turēs šo leņķi, vai viņš tomēr agresīvīgi izskatās, ka viņš ir izvēlējies turēt šo leņķi. Viņš turēs šo leņķi, šeidīs būs pirmais šajā kontaktā, kas tur notiks Anderī. Vai būs pirmais kontakts, Frips dabūs Žani, tomēr Žanis nespēs uzvarēt šo dueli, un Frips viņu tur sagaidīs kopā ar Šeidiju. Frips pats paliks uz 13 dzīvības punktiem, un atstās. Es gribētu teikt, pat komandas ir līdzīgās situācijās, lai gan Frips nav nomiris, viņam ir tikai 13 dzīves punkti, un Mighty Wolves sastāvā ir tikai 4 dzīves spēlētāji. Tāpēc es gribētu teikt, pat situācija ir līdzīga 4-4, bet vairs jau galīgi nav, jo šeidīs ieguši JVP, un tagad jau tūlīt vien mazākā minūte, ko spēlēt šajā raundā, bet Mighty Wolves ir palikuši tikai 3 cilvēki sastāvā šajā raundā. Kenis šeit mēģinās iegūt kontroli pār rampu, iegūs 1 killu, nespēs iegūt Maireli. Mairelim bija diezgan grūts starts Vertigo, bet tagad jau ir saņēmies, tagad jau ir, labi, tas ir tikai 6. rauns, bet viņam ir 2 KD. Viņam ir 2 KD, viņš nav nomiris visos 5 raundos, vai tagad jau pat 6. raundā, viņš tikai 2 reizes nomiris atšķirībā no saviem komandas biedriem, un Kārlis ABC centīsies saglabāt savu ieroci, bet Mairels tur tūmā neizskatās, ka izvēlēsies iet tālāk arī uz priekšu. Un es domāju, ka Kārlis ABC, ja viņš kā prātīgi nospēlēs, viņš pat varētu saglabāt šo ieroci, kas noteikti būs vajadzīgs, jo nākamais rauns pavisam noteikti būs Eko rauns no Mighty Wolves sastāva. Bet šeit Mairelis paliks 12 dzīvības punktiem, bet Kārlis ABC zaudēs šo ieroci, nespēs saglabāt, un Gamer Legion Latvija jau izvirzās ar 2 raundiem vadībā. Tāpēc tagad būs interesanti redzēt, kas tad notiks 7. raundā. Vairs nav šis M4 Kārļa ABC rokās, tāpēc būs grūtāk uzvarēt šādu pistoļu raundu, bet redzējām, nekas nav neiespējams. Mums to parādīja Gamer Legion Latvija vienkārši ar pāris granātām un pāris teknainiem savās rokās. Tu uzvari. Bet Rūts dabūs Žanis, šeidīs Emi un Kārlis ABC tomēr spēs notreidot un dabūs Fripu. Mairels tikmēr izies agresīvi rampā, dabūs Keni un Kārlis ABC ar JVP ir palikuši vienīgie dzīvē spēlētāji no savas komandas. Šeit vēl pāris lodes atstās Maireļa ķermenī Kārlis ABC un JVP ar savu OSPS. Palicis vien šajā 40 sekundžu atskaitē.
pirms sprākst bumba. Vai viņš atradīs kādu ieroci, vai viņš atradīs kādu spēlētāju, tā jau ir pavisam, es gribētu teikt, cita pasaule, jo viņam nav tāda iespēja atrast, un ko arī izdara Mairels. Mairels iegūst. Un jā, mazais pārsteigums, mazais countdowns, bet nekas neuztraucieties, mēs nesākam tieši pavisam svaigi, mēs jau esam diezgan dziļi šajā tiešraidē, šajā dienā. Šis jau ir otrais pusfināls, otrā kārta. Šodien jau šī ir ceturtā kārta, kas tiek spēlēta starp abām komandām. Tāpēc būs interesanti redzēt, vai mēs tomēr redzēsim Dastu. Maikī, kā tev šķiet, vai Dasts vispār mums eksistē šajā pasaulē šodien? Es cerēju, ka pirmajā spēlē mēs redzēsim Dastu, jo Artjoms Makarovs tieši minēja, ka Dasts viņam patīk viņam spēlēt šo te karti, bet tad, diemžēl, viņi paši izbanoja un saprata to, ka varbūt Dasts varbūt nav tik spēcīga karte. Un redzējām tad no viņa puses Anubis. Jā, Anubis bija tieši viņu piks, bet kaut kā ne līdz galam. Tad arī Cybermeniem klājās. Bet, jā, ir mazā pauzīte. Bet, Bet es savās ausiņās dzirdu, ka mēs esam atgriežušies spēlē, un mēs arī atgriežamies spēlē tiešraidē 5-2. Joprojām ir 8. rauns starp Gamer Legion Latviju un Mighty Wolves. Mighty Wolves šoreiz ar spēcīgāku pirkumu stāsies pretī, centīsies parādīt savu aizsardzību. Man šķiet, ka MS2 pirmo reizi šajā kartē paņem AVP savās rokās. Es gribētu teikt, pat diezgan vēlu, ņemot vērā jauno MR12 sistēmu. Es gribētu teikt, 8. rauns ir diezgan vēl, lai pirmo reizi savās rokās ņemtu AVP, it īpaši tos AVP spēlētājs, bet ņemot vērā viņu ekonomisko situāciju, kā tur bija Eko pēc Forsa, pēc uzvarētiem, bija diezgan grūti dabūt to AVP savās rokās, lai gan Rūts to jau ir izdarījis, iekrājis arī 10,000 ir. Tā kā, jā, izskatās, ka mums ir tāda, es gribētu teikt, diezgan līdzīga situācija vienmēr ir, bet šeit kas tur bija? Mairels no mida nošaus Žani, lai gan Žanis saskarēs ar citu spēlētāju logā. Kenis spēs dabūt Mairelu, Flairs dabūs Keni. Un jā, mēs šeit skatāmies uz to, ka MS2 centīsies nosargāt viens pats A saitu. Viņam jau tur JVP ir pievienojies Cityjā. MS2 grib agresīvāk iet pīkot, bet Rūcikman nošaus savu spēlētāju Flairu un MS2 nošaus Shadiju, Kārls LBC nošaus Rudu. Frips ir palicis 1-3 situācijā, mazākā 30 sekundes, ko spēlēt šajā raundā. Bumba viņam ir uz muguras. Viss ir iespējams, bet MS2 tur šo leņķi. Iešaus viņam vienu lodi, kas atņems 27 dzīvību, kā to izdara AK-47 ķermenī un palis uz 2 dzīvībām MS2, bet tomēr es gribētu teikt, šis team kills bija tas, kas visu raundu izmainīja. Šo visu raunda gājumu izmainīja. Jā, patiešām, kamēr ir šī mazā pauzīte, vēlamies pateikt to, ka varat droši noskrolot visu šeit lejā, un tur redzēsiet tādu clever biedrību, kur arī ir bankas konts, un droši jūs novērtēt to, ko mēs darām. Droši varat arī kādu kāpēc viņu atstāt. Tas nav, protams, obligāti, protams, ar brīvajiem līdzekļiem, tā kā mēs būsim pateicīgi arī jūs novērtēsiet to, ko mēs darām. Tā kā droši nebaidieties, tas nav obligāti, bet jā, tas ir tāds mazais apkopojumiņš, bet jālec tajā spēlē iekšā 9. rauns ir sācies. Tāpatās Gamer Legion Latvija ir šie pirkumi jau kuri pēc kārtas, arī ekonomiskais stāvoklis viņiem ir diezgan drošā situācijā. Minūte 10 ir palikusi raundā un īstās, ka būs B-sites diezgan stabils no Kārļa ABC, jo viņš ir atradis vienu no Gamer Legion Latvija līderiem Shadiju, bet pats ir palicis uz 9 dzīvības punktiem. Tas nozīmē to, ka būs grūti viņam nosargāt šo B-saitu ar JVP palīdzību. Tā kā arī pamana kādu ja nemaldos vienu spēlētāju, arī pamanīja, saprot Gamer Legion Latvija, ka viņa pozīcijas ir atklāts, arī paši lec iekšā saitā. Te vienkārši Kārlis ABC dzīvo pēc iespējas ilgāk. Tas ir tas, ko viņam ir, kas viņam ir noteikti jādara, un šo dara perfekti. Pats nespēs dabūt killu, Džeivis arī zaudēs savu dzīvi, bet Kārlis joprojām sēž saitā. Es nesaprotu, ko viņš tur tik ilgi dara. Gamer Legion Latvija gaida, kamēr šis smogs pazudīs, bet Mairels varētu zaudēt savu dzīvību. Jā, Mairels zaudēja savu dzīvību. Kārlis ABC ar šiem 9 HP dzīvo ļoti ilgi, kas ir perfekti.
Kenis arī atradīs Rudu un Frips palicis 1-3 situācijā. Atradis viņš Remi tikko 16 sekundes raundā, bet nu te būs neiespējami uzvarēt šo te raundu. Ja būtu bišķīt vairāk laiks, bet nu jā, Frips saprot to, ka laika nav. Paspēs pa ceļam noseivot AVP, bet nu, 4. rauns priekš Mighty Wolviem. Es nezinu, aiziet prom no šī raunda, kad tu principā zaudēji saitu un aiziet vēl ar AVP savās rokās, kad jums ekonomiskā situācija nav tā spožākā. Tas ir diezgan labi. Tas ir diezgan labi manā skatījumā. Protams, tu zaudēji raundu, bet ko tas tev padarīs? Tu labāk pacel to AVP, iedod viņu Rūdam, un Rūds varbūt uztaisīs tev kādu maģisku raundu, kamēr tev ir varbūt kāds vājāks ierocis savās rokās. Bet mēs esam 10. raundā. Mighty Wolves skatās, lai izlīdzinātu rezultātus starp Gamer Legion Latviju un Mighty Wolves. Gamer Legion Latvija ar 5 punktiem, kamēr Mighty Wolves ar 4. Bet šeit Rūdu tiek uzbūst to rampā, un viņš nespēs nevienu saskatīt, tāpēc, ka neviens arī netaisīja šo krosu, bet šeit M2 ir ļoti, ļoti labs tāds mazais caurums starp abiem diviem smokiem. Flairs gribēs būt pirmais, kurš iztestēs šo midu pret M2 tādu stilīgu. Gribēja iegūt dažus stila punktus, ja viņš pat iegūtu šo killu, bet ne šoreiz uztaisīsim tos crazy klipus. Ļoti labs setups ir priekš Mighty Wolviem uz A saita. Es domāju, viņi ir atstrādājuši šos setupus, un Kenis ik pa brīdim izpīko. Tiek atsmokot arī rampa, kas varētu dot Kenim iespēju uzvarēt šo dueli, bet Žanis būs pirmais, kurš uzvarēs dueli konektorā pret Flairu. Un Rūds tikmēr nošaus Žani, Kenis dabūs fripu, un tagad jau Rūdam ir jāmeklē Kenis. Rūds mēģina paslēpties, iemetīs gan arī pats sev ar granātu, bet Mairals tikmēr sēž un skatās, vai neviens džunglī nenāks viņam iekšā. Rūds ir pametis palasu, Kenis tikmēr ir uzkāpis augšā palasā. Uzlabos savu pozīciju. Es gribētu teikt, iegūst tādu dziļāku pozīciju, labāku skatījumu uz pretiniekiem, tuvāks kontakts, lielāka iespēja uzvarēt šos te dueļus, bet šeit Kenis pīkos ārā no palasa apakšas un zaudēs savu dzīvību no šeidie ieroča. 3-3 situācija, mazākā 30 sekundes, ko spēlēt šajā raundā. Mairals šeit šortā gaida Kārli ABC, kurš diezgan skaļi šeit izrīkojas. Skraida, mētā granātas, flaškas ejā, un abi divi gribās teikt, ka bija nopušot, bet Kārlis ABC uzvarēs dueli, JVP uzvarēs arī dueli, un Rūdām tagad 1-3 situācija ar mazākā 10 sekundēm, ko spēlēt M2. Nespēlēs agresīvi, ļaus Rūdim noplantot. Rūds tagad iespīkot CTU, izģigulos, netrāpīs savu pirmo šāvienu uz JVP, iespīkot CTU atkal, un M2 jau šoreiz platākā leņķī un uzvarēs dueli, jeb AVP pret AVP. Jā, nu bumba ir uzplantota, tā kā noteikti līdzekļi būs papildināti tieši priekš komandas Gamer Legion Latvija, bet ir lēnām arī sapratuši un atkoduši Mighty Wolves tieši Gamer Legion Latvija spēles pieeju, kā tad viņi vēlas spēlēt šo spēli. Bet grūti pagaidām pēdējos raundos tieši viņiem klājas. Bet, saprotam arī to, ka spēle ir mums atsākusies. 11. rauns, rezultāts ir 5-5. Visu laiku liekas, ja mēs redzam šo spēlētāju caur dūmu, tad tieši tiks izšauts, bet nē, Emis bišķīt samīkstinājās, neizšāva savu šāvienu ar AVP, bet atkal kontakts A ir ļoti iecienīta stratēģija tieši priekš Gamer Legion Latvija puses, un arī Mighty Wolves saprot to, ka visticamākais tas būs arī redzams spēlētājs no B rotē tieši A puses virzienā. Un lēnām kaut kā tā nelīdz galam vēlas iesoļot saitā. Pagaidi, kamēr visi Mighty Wolves spēlētāji atradē un tikai tad soļo iekšā saitās. Šeidīs arī atradis ir Žani, Kenis no City atradīs arī Mairalu, tad 4-4 situācija. Arī M2 ar AVP uzdarbojas no City, nespējas rāpīt šo šāvienu. Palīda zem tieši šī skola Flairs atradis -2, tad 2-2 situācija. Bumba ir uzplantota, granāta lido. Nespēja atrast Flairs tieši savu trešo killu šajā raundā. 2-2 situācija. Ļoti svarīgs rauns. Frips zaudēja savu dzīvi no šī molotova, bet man šeit ļoti labā taimingā pret Flairs varētu būt paspēja paslēpties šajā te under palasā. 1-2 situācija. Pirmo viņš dabūs. Flairs pret Kārli ABC. Viena dzīvība ir Flairam, un Flairs nespēs uzvarēt šo te dueli. Kārlis ABC iegūst to.
Mighty Wolves ar 6. Tieši tā, Mighty Wolves ar 6. Tomēr ir izvirzījušies vadībā, skatoties pretī Gamer Legion spēcīgiem uzbrukumiem. Flairs pirmais izšāva lodi, tā kā, ja tā lode būtu bijusi drusku precīzāka, viņš tomēr būtu uzvarējis šo duelu pat ar vienu dzīvību, bet tas šoreiz nenotika, varbūt citā pasaulē tas notiks, un Mighty Wolves skatās pretīm uzvarētājiem puslaikam no CT puses, kas ir tehniski stiprāka puse. Tāpēc redzēsim, vai tas notiks, vai tomēr Gamer Legion Latvija spēs izlīdzināt rezultātu savā kārtas izvēlē. Tūlīt jau mazākā pusotra minūte, ko spēlēt, un redzēsim. Redzēsim, vai Gamer Legion Latvija izlīdzinās rezultātu, vai Mighty Wolves tomēr ņems virsroku šajā duelī. Minūte 20 palikusi, un 4 spēlētāji no Gamer Legion Latvija vienkārši skrien šortā bez nekāda smoka. Kārlis ABC saprot to, ka nav baigi labā situācijā. Viņš nostājies te 3 spēlētājs, viņš line-upos spēs dabūt, pat nevienu nespēja dabūt, tikai sakitoja visus, bet diezgan jau ātri Emis ar JVP ir atradējuši B virzienā. Emis kas par šāvienu no viņa puses, un JVs arī atradīs rudu, ātrs fliks no Emija puses, un ļoti arī labs, ļoti labi aizsardzībā arī pēdējos raundos nospēlēja Mighty Wolves un iegūst tad 7. raundu. Jā, diezgan pārliecinoši iegūst šo 7. raundu. Es gribētu teikt, ka Gamer Legion Latvija diezgan agresīvi dodas iekšā saitā no šorta puses, un ka viņiem varbūt pat ir iespēja kaut ko uzvarēt, bet nē, šie fantastiskie Emija šāvieni, JVP aizsardzība tomēr neļāva Gamer Legionam izlīdzināt rezultātu puslaikā. Mēs soļojam iekšā jau 4. pistoļu raundā šajā pusfinālā, jeb 2. pistoļu raundā šajā kartē. Un pirmo pistoļu raundu uzvarēja Mighty Wolves, kas nozīmē, viņiem šobrīd ir tāds pārsvars šajā bilancē pistoļu raundos šajā duelī. 2 pistoļu raundus ir uzvarējuši Mighty Wolves, kamēr Gamer Legion tikai 1. Un redzēsim, vai tas notiks, vai Mighty Wolves spēs izvirzīties vadībā šajā bilancē un spēs noturēt savu vadību arī šajā spēlē. Šeidīs dabūs Keini, Kārlis ABC uzreiz notiek uz Žanis, spēs dabūt Mairela, diezgan precīzi Frips tikmēr uzdarbosies, dabūs Kārli ABC, un tā ir 3-3 situācija. Kitu Gamer Legion Latvija komandai nav, tāpēc būs jādodās diezgan ātri saitā, jo 40 sekundžu atskaita jau ir sākusies. Flairs, lai gan tur viņam ir komandas biedrs, tāpat izčikošos leņķus diezgan tuvi. JVP zaudē savus dzīvības punktus diezgan tikai drusku. Šeidīs tikmēr dabūs JVP, bet 4. tas ir Emis, kurš soļo apkārt, viņš ir iesoļojis mugurā. Frips it kā paskaties, bet viņš neieraudzīja. Emis 2 nošaus Flairu, es gribētu teikt, jau jālec virsū bumbā ir. Bumba noplantota šort, tāpēc būs grūtāk to izdarīt. Emis 2 dabūs arī Fripu, Šeidīs ir pacēlis Kitu, bet Šeidīs uzvarēs šo dueli. Es atvainojos, Emis 2 uzvarēs šo dueli, un Emis 2 3 kiliem pistoļu raundā diezgan veiksmīgi apstaigāja apkārt visai komandai diezgan ilgā laikā un ļoti veiksmīgi uzvarēja šo pistoļu raundu, kas nozīmē, šobrīd tā pistoļu raundu bilance starp komandām ir 3-1 pa labu Mighty Wolves. Jā, un ja nemaldos, uzreiz arī Gamer Legion Latvija paņēma timeoutu, tā kā, kaut kā patīk spēlētājiem pēc zaudēt pistoļu raunda paņemt šo te pusminūtes pārtraukumu, lai varbūt izrunātu, kas tad ir pa lietu, kas pas kādi ir, kāpēc neizdodas uzvarēt šos te raundus, bet noteikti kaut kas arī tiek aprunāts priekš nākamajiem raundiem, redzams arī Šeidīs, padzerās duniņu, piepilda savus spēkus, bet esam atpakaļ 14. raundā, parasts eko rauns no Gamer Legion Latvija puses. Nesaki parasts, tāpēc, ka tu redzēji, ko Gamer Legion Latvija varēja izdarīt rekoraundu. Ko viņi izdarīja ar pistoļu raundu pirmajā kartē? Bet tas bija tīsaidā. Tur bija arī bišķīt savādāk ieroči. Nebija šie te uzpiki viņiem un CZ.
Bet, starp citu, arī Cybermen uzvarēja vienu eko raundu pret Hyperpole tieši Anubi. Bet, Mirage ir tāda bišķīt savādāka kārta. Tur varbūt var vairāk uz šo distancīti nospēlēt. Bet tāpatās diezgan tuvu šos duetus ņem spēlētāji. Keris vienkārši izprīfairos rūdi. Neatstās viņam nekādas izredzes šajā raundā. Mairals gan. Mairs Petrovs saprot to, ka Dīgls viņam varētu būt viens no mīļākajiem ierocējiem. Atradis viņš ir Žani Palasā. Arī savāds ir AK-47. Bet, kā jau redzams, arī kartē visi 4 spēlētāji sūļos B virzienā, kamēr Gamer Legion Latvija centīsies Mairalam saglabāt šo te ieroci. Bet, Frips arī nodod informāciju, ka B sites ir ieņemts, bumba tiek plantota. Varbūt uz exit fragiem centīsies nospēlēt tieši Frips ar Flēru. Abiem diviem spēlētājiem ir dīgļi. Bet, ļoti tuvu savā ziņā esam, lai redzētu trešo karti. Bet tāpat tās diezgan tāls ceļš ejams tieši priekš Mighty Wolves komandas. Bet es redzu, Kārli, tu smaidi. Maiki, man uzreiz prātā nāk garāžu pret EC Bangu. Pagājušā sezona fināla turnīrs, pusfināls. Overpass? Jā. Te jau nav nešuti. Jā, bet Gamer Legion Latvija joprojām ir iespēja atgūties, varbūt aizvest šo spēli uz papildu laiku. Un, ja viņi aizved šo spēli uz papildu laiku, es domāju, Gamer Legion Latvija tieši tāpat kā garāžu pagājušajā gadā aizver spēli 2-0 pusfinālā. Jā, un tas ir vēl viens taimots no Gamer Legion Latvijas puses. Tā ir tā komanda, kas vienkārši spēja utilizēt savus taimautus pēc iespējas vairāk un akurātāk. Bet, kaut kā man pielipa šis te vārds. Kā tu jūties pēc šī gudra vārda izmantošanas? Nē, savā ziņā tas jau tāds anglicisms ir. Jā, tas tāds anglicisms, bet tāpat latviešu valodā pieņemts vārds un tiek izmantots. Arī ļoti var sasaistīt ar Counter-Strike. Tā jau man prātā ir vairāk vārdi, bet tu sasaistīt ar Counter-Strike retais tik mācētu. Bet, mēs esam atpakaļ spēlē. 15. rauns ir sācies, un tas ir fullbase no Gamer Legion Latvijas puses. Pirmais arī šajā pusē redzams Mairalam rokā noseivotais Kalašs, Rudam Navaviks. Arī, starp citu, ļoti bieži mēs redzam Gamer Legion Latvijas spēlētājs bez nekādām granātām, un tieši B pušu apturēt bez granātām, var teikt, ir ļoti grūti. Te svarīgi doļi. Priekš Shady atradis viņš ir vienu, bet izspiests ārā no backside. Arī viņš ir zaudējis savu dzīvību. 4-3 situācija. Redzams, kas notiek, ja nekādas granātas netiek pirktas aizsardzības pusē. Bet tā vietā vienkārši eko raundā nopirktas pistoles papildus. Tas arī parāda to, ka savā ziņā Gamer Legion Latvija ir tāds miksiņš. Cenšas vairāk uz kaut kādiem treidiņiem, kaut kādu ējumu nospēlēt, bet tikmēr Mighty Wolves diezgan taktiski pieiet šajai spēlē un arī iegūs 10. raundu arī vilki. Tu man izlabojies, kļūdos, bet Gamer Legion Latvija bija pie 5 raundiem. Viņi uzvarēja savu 5. raundu, kad Mighty Wolves vēl bija tikai 2. Jā. Iedomājies, no 2-5 rezultāts viņi ir aizgājuši uz 10-5. Tas var teikt tāds atpakaļnāciens Vertigo, kur Gamer Legion Latvija ieguva 11 raundus pēc kārtas, bet visi iespējas Mighty Wolviem arī tagad dabūt 11. Jā, tieši tā. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti varētu arī notikt, bet Gamer Legion Latvija ir spēcīgi ieroči rokās, ir saglabājuši savu naudu, ir noseivojuši savus ieročus. Rūdam ir AVP rokās un viņš dodās Palasā agresīvi pīkot. Tur būs MS2 viņam pretī, kuram nav šoreiz AVP rokās. Rūds diezgan ilgi gaidīja šajā leņķī, vai kāds nāks, bet Mairalam tikmēr ātrāk rampā iznāks JVP. JVP uzvarēšu dueli. Rūds dabūs MS2, bet JVP dabūs Mairali un Rūdu. Fripam tagad vienam pašam ir jāsargā, kāpēc viņam komandas biedri nāk šeit. Bet Frips dabūs pilnīgi balts, noflašots, nozipsnīts. Viņš dabūs Žani. Un tagad jau tas ir 3-3 situācija. Vai Gamer Legion iegūs 6. raundu vai Mighty Wolves 11. raundu. Tad jau redzēsim, kas notiks. Šī situācija nav beigusies. Šī situācija ir tikai un vienīgi sākusies. Frips ir iegūs 1 kilu.
Rūts ieguva pašā raunda sākumā 1 kilu, bet kas nu būs, kas nu notiks? Šeidīs nāk ārā no palasa, nespēs iegūt šo kilu. Kārlis ABC tikmēr nāk palīgā saviem komandas vīriem, uzvarēs 2 dueļus, vai viņš uzvarēs arī 3. dueli. Redzēsim Šeidīs tomēr nošos Kārli ABC un JVP ir palicis pēdējais. Bumba uzsprāgs, un tas ir 11. rauns Mighty Wolviem. Gamer Legion Latvija joprojām nespēja atrast raundu. Jā, interesanti. Mighty Wolves ir ieguvuši savu 9. raundu pēc kārtas. Tā kā, soļo pāri tieši Gamer Legion Latvija šajā kārtē. Bet te izstāsts arī savs komandas biedrs Frips ir nobloķējis granātu, bet starp citu es bišķīt novēloti, bet es vēlos apsveikt ar tavu derību uzvarēšanu. Jā, vispār. Tā novēloti. Tas tā novēloti. Tā vienā kārtē, bet nevis 2 kārtēs. Tas, ko vienkārši es ar šīm derībām pierādīju, ir tas, ka es ticēju Mighty Wolves spēkiem. Es teicu to, ka nebūs tik vienkārši Gamer Legion Latvijas spēlētājiem, un tas arī ir piepildījies. Tas pilnīgi noteikti piepildījies, un es te ārpus kameras cēlu rokas gaisā, tād kā es skatītos uz Dievu. Varbūt es uz Gabe arī paskatījies CS2 Dievu, jo, Maiki, mēs soļojam pretī DAS 2. Mēs esam 2 raundu attālumā no DAS 2. Nesaki viss. Es joprojām kaut kādās tur planetārās, tur visādās, kā saucās tie vārdi, man izkrita tagad no galvas, visādās, mans Dievs, labi. Neko. Es centos pārāk gudri noraksturot tas, kas man prātā ienācis, bet jāturās pie tiem vienkāršiem vārdiem. Bet Džeivijs ir atradis B saitā flēru. Pats ir ielicis saitā, Šeidīs. Pats viens paslēpies ir backsaitā, atradis tikai vienu Emis, Džeivijs un Emis. Atvainojos, Kenis. Ir nodrošinājis B saitu, tikmēr Frips ar Mairalu. Centīsies rīteikot. M4 un Kalašs ir gan Fripam un Mairalam rokās. 40 sekundes šajā te raundā. Emis arī atradis ir Fripu. Droši var teikt, ka Mighty Wolves ir nodrošinājuši vismaz overtime. Bet, viņi uzvar šo te spēli ar rezultātu 13-5. Tas nozīmē to, ka viņi arī ir uzvarējuši 11 raundus pēc kārtas, kā to izdarīja Gamer Legion Latvija tieši kārtē Vertigo. Jā, bet Mairals šeit ārpus Kitchen gaidot. Kitchens markets vispār tas ir vēl viens dialogs, ko es neesmu runājis ar nevienu CS tādu fanātu. Daudzi saka markets. Es esmu dzirdējis markets, es esmu dzirdējis kitchens, es esmu dzirdējis kuhņa, ņemot vērā, acīm redzam iemeslu dēļ. Tāpēc, diezgan interesanti redzēt, kā tu vispār sauc? Tikai un vienīgi kitchens. Tikai un vienīgi kitchens. Jā. Protams, arī spēlējot man dažus stākstus, es esmu dzirdējis no saviem komandas biedriem markets, un man tajā brīdī ir tāds, tu ar saviem marketiem šeit nenāc, tas ir tikai un vienīgi kitchens, bet šeit Frips ir paņēmis AVP savās rokās, tas ir skauts, nevis AVP, un Mighty Wolves ir ieguvuši šo kārtas punktu, tāpēc būs interesanti redzēt, vai viņi spēs aizvērt spēli šajā 18. raundā, vai tomēr nē. Jā, redzams, ka diezgan novēloti tieši Gamer Legion Latvijas soļos vidū. Atvainojos, Mighty Wolves soļos vidū. Bet savā ziņā tas arī varētu nostrādāt, jo redzams, ka granātas tieši Gamer Legion Latvija ir palikuši tikai bišķīt pāris smoki, bet Šeidīs ir atradis JVP, Ruts arī Kārla ABC, mums te kaut kas ar šo te hudiņu, ne tā, bet arī Ruts ir atradis vienu no Mighty Wolves spēlētājiem, un gribētos teikt, ka šī te lielo 10 raundu pauze ir beigusies, vienīgi, ja Kenis neizdomās mums kaut ko interesantu parādīt, atradis viņš arī Rūdi. Tā kā 2-3 situācija, ja Emis ir dzīvs, tad viss vēl ir iespējams. Ar citu runājot pa Šeidiju, viņam 19 kilo jau viņa kontā. Tā kā,
ir tāds izteikts līderis, arī redzam zem viņa šī te kvadrātiņa, ka viņam ir 100 ADRs, tas ir vidēji 100 šis te damage raundā, var teikt, gribētos teikt 1 kills raundā. Viņam ir 19 kili. Šeidīs. Komanda, kur uzvarēs tikai 5 rounds, 19 kili. Es atvainojos, labi, es fokusēs par Belliņu kaut ko citu, bet Mighty Wolves pēdējās 10 sekundēs spēs nolikt bumbu. Flares dabūs Emi, Kenis ir palicis pēdējais, Frips dabūs viņu un Gamer Legion pēc 10 raundu pauzes atgūsies un uzvarēs tomēr raundu. Atvainojums par mūsu skaņas problēmām tiks atrasināts pēc iespējas ātrāk. Par to jūs neuztraucaties. Mēs jums nodrošināsim kompāniju, ja vien tā nebūs spēles skaņa, kas jums nodrošinās kompāniju. Bet Gamer Legion tomēr spēs iegūt 6. raundu. Un vai viņi spēs iegūt vēl kādu raundu? Savā ziņā gribētos, bet gribētos arī to 3. kartīti redzēt un runājot par Dastu, varbūt, kas ir varbūt tas, ko tu redzi tieši atšķirīgu, tieši Dastā salīdzinoši ar CS2 un CSGO, tā kā, vai šie te smoki varētu vispār izmainīt šo te visu piegājienu, kā tad teroristi šajā te uzbrukošajā pusē izspēlē Dastā šo te raundu. Kā tu domā, kas varētu būt tāds atšķirīgs tieši Dastā, bet, kaut kas varbūt ne līdz galam ir skaidrs, bet izstāst, ka tūlītās arī varētu būt viss atpakaļ. Rūds atradīs arī Kārli ABC, arī ir. Viņš paņēmis AVP savās rokās, tas nozīmē to, ka savā ziņā pārliecību viņš lēnām atgūs. Frips arī atradis Keļu, tāds interesants bais no Mighty Wolves puses. MS2 vienkārši turēs šo te leņķīti. Skatīsies, kamēr kāds no Gamer Legion Latvijas spēlētājiem varbūt mēģinās jumpspotot šajā te mašīnā, bet vienīgais, kas tur tuvumā atrodas, ir Flares ar šo te M4A1S. Jā, es gribētu teikt, ka Gamer Legioniem šeit ir jāiegūst 7. rauns, bet, protams, jebkas var notikt, jo tā ir Mirāža un tās ir pistoles ar AVP, MS2 rokās. MS2 nespēs iegūt kilu. JVP ar Žāni ir palikuši 2. un Žānis ir palicis pēdējais, kurš iestaigās no šorta pēdējās 30 sekundēs. Viņu arī nošaus, un tas ir 7. rauns priekš Gamer Legion Latvija, kas nozīmē, viņi ir tikai 5 raundu attālumā, lai mēs dotos papildu laikā, Maikī. Papildu laikā. Papildu laiks. Tie, kas zina no pagājušās virslīgas fināliem, tad papildu laiks ir tāda ļoti, ļoti interesanta lieta. Starp citu, arī vairākas reizes esam pieredzējuši 2. sezonas regulārajā sezonā šo te overtime. Starp citu, arī atklāšanas spēlē, kur Lūši spēlēja pret Haveniem, arī bija overtime, tā kā, kaut kā tuvu pie sirds. Mēs kaut kā vienmēr regulāro sezonu arī iesākam ar overtājumiem, un tēmots ir noslēdzies, kā mēs dzirdam pēc skaņām. Drīz atgriezīsimies spēlē. Dāmas un kungi, kā jau es atzīmēju, Gamer Legion Latvija ir 5 raundu attālumā, lai mēs dotos papildu laikā, bet Mighty Wolves vajag iegūt tikai 1 raundu, lai mēs dotos uz Dust 2. Vai mēs redzēsim Dust 2, vai mēs redzēsim papildu laiku? Gamer Legion Latvija, protams, ir visas iespējas vēl turēties šajā kārtē, noturēties dzīviem, izturēt un izvilkt iespēju. Bet vai tas notiks? JVP iegūs šeit 2 kilus, Žānis iegūs vēl 1 kilu, bet Šeidijs šeit iznāk no slēpšanās vietas. Šeidijs iegūs kilu, Kenis iegūs Šeidiju, Flares ir kritis, un dāmas un kungi, mēs dodamies uz Dust 2. Tomēr mēs dodamies uz Dust 2.